Nākamā Rīga. Un atgādinām, ka pirmajā Rīgas vizītē mūsu investoru konsultanti tikās ar Rīgas investīciju piesaistes nodaļas pārstāvjiem. Un kopumā viss bija labi. Un Rīga gaida investīcijas un esot zaļais koridors, un kā jau galvaspilsētā plašas iespējas iegūt darbiniekus. Un pilsētā esot pat īpaša atbalsta programma īpaši kvalificēta darbinieka piesaistei. Skaidrs, ka sacensībā ar pārējām Latvijas pilsētām Rīga ir konkurētspējīga. Vienīgais mīnus pēc sarunas, ka Rīga tā arī nepiedāvāja pat ne virzienu, kur varētu atrasties šāda rūpnīca galvaspilsētā. Tu dabū skaistu prezentāciju, cik labi ir pie mums. Un tālāk to es brīvs googlēt. Ja. Bet nu labi, ir kā ir. Bet cik pretimnākošs būs vai nebūs Rīgas pilsētas mērs Vilnis Ķirsis? Vai tiksies ar mūsu ķīnieti? Vilnis Ķirsis šajā amatā ir kopš 2023. gada, kad sabruka esošā domes koalīcija un iepriekšējais mērs Mārtiņš Staķis atkāpās no amata. Ķirsis pārstāv partiju Jaunā vienotība. Un no vienas puses mūsu piedāvājums nav investīcijas simtiem miljonu apmērā, kopā varētu būt kādi 10 līdz 20 miljoni. Un nezinu, vai mēru traucēt, bet tomēr. Un ekonomikas ministrs atgādinām reiz bija teicis. Ja kāds investors atnāk šeit un plāno Latvijā ieguldīt 10 miljonus, tad tā ir ļoti svarīga investīcija. Bet cik svarīga tā būs Ķirsim? Un ja ar mēru var tikties, vienīgi jāsaprot, kuros datumos un par ko saruna. Un nosūtām visu informāciju, šoreiz jau iekļaujot arī uzņēmuma nosaukumu. Un galvenie jautājumi – vietējās uzņēmējdarbības klimata izpratne, darba spēka pieejamība, kā arī sadarbība ar pašvaldību. Kā minējām, nekā specifiska, jo ideja vienkārši saredzēties. Skaņojam datumus. Rīga vēlreiz pajautā, par ko tieši mēs vēlētos runāt ar Rīgas mēru. Lūk. Mēs pārbaudīsim mēra pieejamību 19. martam. Mēs esam priecīgi par jūsu pieminētajām diskusiju tēmām par investīciju klimatu. Tomēr vai jūs lūdzu varat darīt mums zināmu, ja ir kādas konkrētas tēmas, ko kungs vēlētos apspriest ar mēru, lai viņš varētu sagatavoties iepriekš? Neskas Ķirsim tā jāgatavo. Drīzāk jau jāizrāda investoram tikai uzmanība un cieņa, un to arī norādām. Šī vizīte ir vairāk par pirmās saiknes nodibināšanu un perspektīvu apmaiņu. Mēs patiesi novērtējam jūsu laiku un uzmanību un ceram uz sarunu. Un galu galā viss atrisināts un būs. Esam atraduši iespēju noorganizēt šo kunga tikšanos ar Rīgas mēru Vilni Ķirsi 19. martā no 3 līdz 3:30. Diemžēl mēra kalendārs ir ļoti noslogots, tāpēc šī ir vienīgā reize un 30 minūtes, ko varam piedāvāt. Cerams, ka tas būs piemērots kungam. Sanāksme notiks Rīgas domes telpās Ratslaukumā 1 Rīgā. Tiekamies pie ieejas. Jā. Viss der, un pusstunda ir pilnīgi ok, un gatavojamies jau 19. martam. Bet dienu iepriekš, proti 18. martā no Arņa Pūciņa saņemam šādu e-pastu. Diemžēl saņēmu ziņu, ka mērs nevarēs arī tikties ar Jongčina kungu. Es atvainojos par šīm neplānotajām izmaiņām. Un Ķiršu vietā viņš piedāvā tikšanos ar Rīgas izpilddirektoru Jāni Langi. Mēs sakām paldies nē. Tie atzīmē, ka par tikšanos ar Vilni Ķirsi sarunas mēs sākām jau februāra beigās. Un nav laika, un gal galā vēl šāds reverants, atteikums pēdējā brīdī. Un ko nes tāds investors varētu padomāt par Rīgu? Un, piemēram, par tās piedāvāto zaļo koridoru investoriem. Ticēt, ka viss būs? Un dažas dienas vēlāk jau runājam ar pašu Vilni Ķirsi, satiekot viņu vienā no Rīgas pasākumiem. Un runājam ar viņu kā žurnālisti. Mums rīcībā ir nonākusi informācija, ka Ķīnas investors bija interesējies par tikšanos ar jums klātienē un bija norunāta tikšanās, lai gan arī īsa, bet tā tika atcelta. Jā, pirmkārt, man ienāca informācija par šādu tikšanos, bet tas, kas likās nedaudz jocīgi, ka investors negribēja izstāstīt, par ko būs runa, kas tas par projektu un tā tālāk. Restīvi negribēja atklāt pamatlietas. Un, normāli, ka iziet tomēr caur pirmam filtram, ja, ierēģi iegūst kaut kādu pirmotnējo informāciju, un tad notiek saruna ar politisko vadību. Tas šobrīd nenotika, un kaut kāds ļoti mīklains viņš bija, un tāpēc mēs nolēmām, ka, ja ir vēlme, tad no sākuma jābūt ir tomēr pirmai sarunai ar attiecīgu investīciju aģentūru, un tad tikai ar domas vadību.
Paga, potenciālā investora pārstāvji jau bija tikušies ar Rīgas aģentūras pārstāvjiem, kā arī bija nosūtījuši projekta prezentāciju. Uzreiz pie mēra neviens neskrēja, un arī temati sarunai bija pieteikti. Kurš te īsti ir tas mīklainais? Un pat pieņemot, ka Rīgai kaut kas nepatika, tikšanās taču bija jau norunāta. 19. martā 3:30 Rīgas domē ar Vilni Ķirsi. Man grūti pateikt, kāda bija konkrēta komunikācija. Es pats to nerakstīju, jā, bet tas, kas man ir svarīgi, lai netikties ar visiem, kas grib ar maniem tikties, jo tad man vienkārši es neko citu nevarēšu darīt. Jā.